Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Jā, iepriekšējā video jūs redzējāt, kā arī seju taisīt asins analīzes uz glikozes slodzes testu. Un šis ir nākamais video. Viss ir kārtībā, viss ir super, varu ēst kūkās, jā. Tas ir viss superīgs, bet uztaisīja arī man pilnu asinsainu, nu, ja tā var teikt, pilnu asinsainu, bet man ir ļoti, ļoti kritisks dzels līmenis, feritīns, jā. Iepriekšējā mēnesī man bija 45, tad šodien ir 3,8, tas ir ļoti, ļoti zems. Esmu jau nopirkusi dzels preparāta ampuliņas, totēmu, tūlīt parādīšu arī, kāda viņa izskatās. Jā, doktori teica, ka man ir jālieto tās ampuliņas 2 reizes dienā. Jā. Labi, nedaudz pastāstīšu es par vizīti. Jā, esmu pieņēmusies 2,5 kilogramus tikai, bet nu, jūs jau iepriekšējā video jau dzirdējāt, noklausījāties ar vienu ausi. Jūs bija ieslēgus tā kā video režīmu, jā, lai jūs paklausītos, jā. Pieņēmusi 2,5 kilogramiem, tas ir kā, priekš manīm tas ir maz. Iepriekšējā mēnesī es pieņēmu 6 kilogrami, tad šoreiz 2,5, jo es biju nopirkusi to air friteri, lai negatavotu eļā, bet, nu, tā es viņu lietoju tikai kādas dažas dienas, protams. Jā, bet, nu, jā, mazāk ēdu saldumus, cenšos ēst mazāk čipsus, mazāk saldos dzērienus, saldējumus, jā, nu pārsvarā, un tā es ētu īstenībā visu to pašu, ko visu laiku. Kaut kāda mušulītu, jā, man tur aizmugurē, redziet, bulciņu iepakojumu, braucu mājās pēc tā testa saucamā un nopirku bulciņas, jo es nebiju ēdusi, neko sēdos, tagad bulciņas, nu, pirms tam jau. Nu tad, izmērīju tonīšus, ideāli, viss superīgi, kā arī kaut kādā no video jūs redzējāt atkal, ka man bija kārtēji pārdzīvojumi to, kad sirsniņo tur ir kā mazi sirdspuksti, kad nevar atrast, jā, un kad man gribēja sūtīt uz slimnīcu, un tur beigās bija viss kārtībā, un šoreiz arī, protams, bebim viss ir kārtībā, sirdspuksti viss kā vajag, jā, asinsspiediens arī viss kārtībā, es esam šitā video ielikšu arī bildītas tos analīžu rezultātus, kādi viņi izskatās, tie cipariņi. Nu, es konkrēti nesaukšu tagad, jā, varēsiet apskatīties bildītes. Tā pa svaru pateicu, pa asinsspiedienu labs, jā, un tad nākamā vizīte, bebis guļ ar galvu uz leju jau iekārtojies, jā, un nākamā vizīte tad ir 9. oktobrī, kad man būs tā sonogrāfijas kontrole, jā, nu to es pati gribēju, kaut gan viņi varēja arī netaisīt, jo viņi teica, man teica, ka jāpierakstās sonogrāfija ir mēnesi pirms dzemdībām, bet, nu, viņi arī taisa arī ātrāk, tad man jautāja, vai es gribu vai es nē, bet, nu, it kā sūdzību man nav, kaut gan šad tad, kad es uz ilgu uz kājām atrodos, man tas, nu, apakšgals, var teikt, nu, pa sieviešu līniju dzemdes kakliņš liekas, ka viņš tāds smags ir, jā. Nu, es gribētu vienkārši paskatīties, lai ar sonogrāfiju, kā, vai viņš tur nav saīsinājies, jā, un vai tur tie ceļi vēl nesāka tie priekšlaicīgi gatavoties dzemdībām. Jo man tā ir 27 nedēļas, jā. Negribās kaut kādīgi tomēr ātrāk sākt apdzemdēties. Jā, nu lūk, un tad pie reiz arī apskatīs to rētu. Kaut gan viņa jau teica, jūs jau dzirdējāt, kad iepriekšējā video, kad rēta var vēl variēt, bet, nu, ir pagājis krietnes laiks, jau ir 7 gadi pagājuši.
kopš ķeizara, un domāju, ka tur visam jābūt ir kārtībā un aizaugušam. Tā, parādīšu tūlītās to, ko es nopirku, tās totēmiņas, tothēmas, tā, uzlikšu uz galda, pagriezīšu. Lūk, šādas te ampulas man ir jādzer. Jā, dzels man ir kritiski zems. Jā. Tad šādas te vienu es jau iedzēru, es atšķaidīju ar ūdeni. Nu, kam ir pazemināts dzels līmenis, tie jau zina. Parasti man asins analīze ir ideāls, bet viņi teica, tas ir normāls grūtniecības beigām, jau 3. trimestrī, kad var parādīties, jā, kad dzels pa mazu, un tagad man ir mēnesi jādzer. Jā, ceru, ka uz sistēmām nebūs jāguļās, ja nepalīdz. Nu, ir jau arī tablešu veidā, bet, nu, es izvēlējos tomēr šādas te. Nu, es izvēlējos, bet, nu, bebim labāk neko darīt. Tad ir 2 reizes dienā jādzer man šādas te ampuliņas. Jā, nu ko, nu tad laikam pagaidām, es nezinu, viss bebis, jā, viss kārtībā, bebis aug. Pēc mēnešreizēm atbilst 25 plus 5 nedēļas, bet dzemde atbilst 27 nedēļām. Bišķi, kur dzemde ir lielāka izaugusi. Nu, nekā mans norādītais laiks pēc mēnešreizēm, bet tas arī viss ir ok. Jā, tā kā bebis aug, viss kārtībā. Nu, labi, tad pagaidām, ko es jums saku. Čau, čau, tu zini, kas tev ir jādara. Ja tev ir līdzīgs kaut kas saistīts ar šo video, droši raksti komentārā, jo man interesē arī, kā tev iet. Labi, pagaidām, atā!